Labdien, mani dzird? Jā, viss kārtībā. Jā. Gribētu uzsākt savu prezentāciju ar patīkamu ziņu. Mēs atrodamies blakus dzelzceļam, un 2 vilcieni šorīt veiksmīgi pabrauc mums garām. Tā kā paldies Dievam, tehniski viss strādā. Un tāpēc es savā prezentācijā drusku mēģināšu pievērsties pie tā, ko mēs un kā mēs nopērkam, lai nesanāk tā kā ar šiem vilcieniem. Vairāk pievērsīšos šeit tieši pret elektromagnetiskiem traucējumiem. Varbūt ikdienā mazāk pievēršat uzmanību, bet drusku filozofiski padomāsiet. Tipiski dzīvojamā istaba. Arī šeit, šī telpā, jūs klausītāji neredzāt, atrodas 3 kameras, 7 monitori, serveru telpa, LED prožektors. Un katra no šīm iekārtām kaut ko rada apkārt. Nu, loģiski, mēs no fizikas atceros elektromagnētisko lauku. Šeit, piemērā, ir arī vēl Wi-Fi strādā apkārt. Mums nāk mobīlie sakari, kā 3 operatori mēģina starot virsū. Un, kā jūs dzirdat, šeit neviena traucējuma nav. Mēs nedzirdam, ka vilciens blakus braucot sprakšķ kontaktlīgs. Šeit tumbiņas nečārkst. Man mikrofons arī, paldies Dievam, strādā. Bet ir bijuši arī gadījumi, ko mēs redzam dzīvē, kas varētu būt slikti, ja tiek pārkāpta šādā tehniskie noteikumi. Paklausamies. Nu, šajā piemērā ir klasisks piemērs, ja, kā mums daudz klientu no Latvijā zvanu, ka saka, rādio 2 galīgi neskan. Ja, nopirka, un vaina ir tas, ka tika nopirkt LED spuldzīti, ieskrūvēt, ieslēdz. Un, neskan tas rādio. Nākošais. Digitālā televīzija. Skaists eiro remonts Purciem dzīvoklī. Digitālā televīzija, kā mēs zinām, tiešām tika radīts tā, lai viņi būtu traucējumi noturīgi. Paskatāmies, kāds rezultāts. Skaists LED lamps iebūvēts. Kā jūs redzat, ka viņš tiek ieslēgts, šis attēls televizorās sadalās kvadrātos. Kā teicu, ka digitāla televīzija, kas ir tieši domāta kā traucējumi noturīgi. Nevainīgs lampiņas. Nākošais piemērs. Kad tas notika 2 gadu atpakaļ, saņēmām zvanu. 7 miljonu investīcijas, kūts, govis, automātiskās laukšanas iekārtas, un pēkšņi vienu dienu vairs šīs iekārtas, tās govs nelaiž iekšā, nu tur viņiem uz kakla ir devēji, kas atpazīst, vai viņi jau slaukta vai nē, ja, laiž iekšā un nelaiž, vienkārši nenostrādā govs. Bļauj, viņas neslaucās, ko darīt, ak šausmas iekārtas neiet. Un tad mēs tā padomājām, un tad paskatieties augšā griestos. Stāv LED trubiņas. Mēs prasījām, kur pirkāt. Nu, pa ceļam būvmateriālu veikalā. Nu, atbildi bija skaidra. Ņemiet pa vienam ārā. Govs atkal tika tālāk viss kārtībā izslaukts. Vienkārši radās elektromagnetiskie traucējumi, kur iekārta, kas nolasa šos datus no govs kakla siksniņas, tik traucēti, viņi nevarēja nolasīt. Un visbeidzot, pavisam aktuāls piemērs, kaut gan šis klips ir taisīts ļoti sen, bet nu, mēs sakarā ar Ukrainas karu redzam, ka tagad tas ir aktuāli kļūst, bet nu arī sadzīvē. Wi-Fi routeri, un, protams, ka sadarbības kanālā no operatora pults līdz dronam bija traucējumi. Nu, tagad tas varbūt ir pozitīvi, jo kara gadījumā tiek traucēti arī frontē šie droni, ja, ka pārtrūks sakara kanāls, un šie droni nokrīt. Tātad atgriežamies pie šī slaida. Uz ikdienā apkārt ir ļoti daudz iekārtas, visi viņam tik tomēr kaut kā jāmēģina sadzīvot, strādāt.
Es tā mēģinu triviāli to nolīdzināt to, ka šīm iekārtām katram ir jāmāk izmantot ceļu satiksmes noteikumu. Katram ir tiesības braukt, katram ir tiesības apstāties, kur viņš grib, bet mums ir kā ceļu satiksmes noteikumos rakstīts, ka katram mūsu dalībniekam jābūt pārliecinātam, ka arī tas cits ceļu satiksmes dalībnieks ievēros savus noteikumus. Tad ir noteikts normas, ja, tāpat kā iepriekš runātāji arī par apgaismojumu, arī elektromagnētiskā sadarībā. Noteikts normas, ko jūs drīkstat izstarot, kādi traucējumi ir pieļaujami un kādi nav pieļaujami. Un tieši šīs lietas mēs testējam. Faktiski Latvijas elektroniskās testēšanas centrs izdod tādu apliecinājumu jūsu eksāmenām, ka jūs iekārta atbilst šiem noteikumiem. Drusku neliels sižets par mūsu laboratoriju. Tātad, ja iekārta tiek laista tirgu, ražotājiem jāapliecina viņa atbilstība. Kā apliecināt visu, to es pastāstīšu vēlāk prezentācijas gaitā. Statistika par LED gaismas ķermeņa atbilstību. Mēs jau kopš 2010. gada kopā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru kontrolējām, kas tirgū tiek kāda uzraudzība notikusi. Pašā sākumā ap 12. un 15. gada stāvoklis vispār bija krimināls, jo šīs LED apgaismas ķermeņa lampiņas viss varbūt atbild kaut kur 30%, tagad pusi uz pusi. Kur ir uzlabojums? Uzlabojums, protams, ir ikdienas patērētājiem ar LED spuldzēm. Iemesls, kāpēc uzlabojās, jo izmaksas šīm spuldzēm ražošanā krītas, jo viņas tiek arvien vairāk pieprasītas, un šie brendi, kas viņas ražo kā Philips, Osram, ir, protams, to cenu tik daudz samazinājuši, ka no ASV nerentējās nevienam nekvalitatīvs vest iekšā pārdot, jo tur jau tagad es skatījos jau zem eiro cenu parastai spuldzītei. Un līdz ar to viss šīs spuldzes, protams, šie brendi viņus testē un viņus atbilst. Tā kā, tos var daudz maz droši pirkt. LED paneļi, pusi uz pusi, kā rāda mūsu pieredze. LED prožektori, tā ir vēl ar vienu lielu galvasāp, jo šos prožektoros šie brendi ražotāji parasti tos prožektorus neražo, ražo citi ražotāji, kas sāk arī. Un tur ir, teiksim tā, ļoti liela vēlme, kas ieved šīs iekārtas un pārdod, ievest lētākas no trešām pasaules valstīm un pārdot ar nevisai kvalitatīvu. Kā mēs varam zināt, ka mums vajadzīgs ir, kā mēs varam zināt, ka mēs pērkam kvalitatīvu preci? Parasti standarts skatoties vai CE apzīmējums. Ticiet man, to, ka CE apzīmējums būs 1000% gadījumos visur. To jau ir mūsu arī Ķīnas draugi, kolēģi un visi ir apzīmējuši, kā viņi tur uzlikt uz iekārtas. Ja? Un līdz ar to tur, vai tas ir CE vai China Export vai vienkārši CE zīmījumi vai Made in China. Ja? Tās ir improvizācijas un viss. Lai ievestu iekārtu un laistu pārdošanā, ir jātaisa tā saucamā atbilstības deklarācija. Jeb es atļaušos arī izmantot šo anglicismu, jo jums atbilstības deklarācijas no ārzemju piegādātājiem būs angļu valodā Declaration of Conformity. Tātad tikai
jūs redzat, ka šī tekstā pārlasīs, ka C zīme precēm drīkst uzlikt tikai tad, kad ražotājs, veicot atbilstības novērtēšanu, ir pārbaudījis, vai prece atbilst būtiskām prasībām. Ko ietver, ja viņš ir pārbaudījis? Teorētiski, jā, es varu paņemt un uzrakstīt, ka man prece atbilst. To mēs arī šajā atbilstības deklarācijā ar sarkano krusta labā pusē apgādājis, kad šeit ražotājs ir deklarējis, kad iekārta atbilst, uzrakstīt standarti un viss. Bet rodās jautājums, kāpēc tā uzskata, ka viņi atbilst? Es paskatījos griestos, vai tādēļ, ka mans tēvots māca testēt kaut ko pamērīt, vai tādēļ, ka, varbūt, ka neviens nepārbaudīs. Uzreiz rodās aizdoms, bet varbūt tomēr neatbilst. Un tāpēc Eiropas Savienībā šī dokumentācija ir izstrādāta tā, ka tev šis process ar to atbilstības deklarāciju līdz tam, kā tas tiek testēts, viss jābūt caurspīdīgam. Kreisajā pusē atšķirība no šī deklarācija, kāpēc ir, ko mēs uzzīstam pa labu, ir tāpēc, ka uzrādīt ir, kurā laboratorijā, kad ir testēts, ir uzrādīts laboratorijas nosaukums, testa atskaites numurs. Līdz ar to, jebkurā mirklī jūs to varat pārbaudīt, vai tik tiešām šis iekārta ir atbilstība, jo parasti standarti ir pieļauts to, ka zvana laboratorijiem vai uzraksta, vai jūs tik tiešām šo iekārtu esat testējuši. Un laboratorijas atbild, jā, esam vai neesam. Atšķirības starp to, ka deklarācija ir parastā A4 brīvā veidā uz lapiņu. Bet ja jūs, teiksim, izsludināt tenderi, konkursu iepirkumā visu, tad es ļoti iesaku pieprasīt arī, ko es uzskatu, ka obligāto ir tas low voltage direktīvu testa atskaits, tas ir zemesprieguma testa atskaits un elektromagnētiskās sadarības. Šī dokumentācija jau ir nopietnāka. Es gribētu parādīt, ja deklarācija ir vienkārši viena A4 formāta lapiņa, tad, piemēram, low voltage direktīvas testa atskaita sastāv arī kaut kur no 30 lapām. Un šeit redzams, ka inženieri gājuši pēc standartiem cauri šī testa atskaitai un atzīmējuši, vai šī iekārta ir droša. Piemēram, ja šī iekārta ir paredzama tā kā šeit mājās, vai bērns var iebāzt pirkstu, vai viņš tur nevar iebāzt iekšā šajā testa atskaitē pildspalvēm. Protams, ja šī iekārta ir augšā pie griestiem, tad atkal citu noteikumu atzīmē, viņš atbilst vai neatbilst. Un pašās beigās pats galvenais ir tas, ka šai testa atskaitē ir redzama bilde nofotografēt, kāda viņa izskatās šī iekārta, kāda viņa izskatās atvērtā veidā un kāds viņai ir uzlījums. Vai tik tiešām tā ir tā iekārta, kas jums tiks piegādāta. Mūsu pieredze rāda to, ja klients pieprasa kaut kādas atskaites, pirmais ir, vai vispār netiek, tikai tiek aprobežots ar to deklarāciju, vai tiek atsūtīta šitā low voltage testa atskaita, jo viņi ir diezgan vienkārša un arī, teiksim, atklāti vienkārši viltojami. Ja? Nākošais, lai C zīmi likt, ir vajadzīgi elektromagnētiskās sadarības testi, kas arī šis testa reports ir vismaz uz 30 lapām. Un šeit arī ne tikai tas, ka ir tās bilde un viss, bet arī redzam, ka šajās testa atskaitēs laboratorija uzrāda, kādas vērtības ir mērīts. Ticiet man, te uzrādīts, uzlikts ir robežu līknis, ko standarts nosaka, cik traucējumi var būt lieli. Tālāk dažādi mērījumi, dažādi grafiki. Šeit rezultāti, kā tas tiek mērīts, sākumā ir parādīt, kādu mēriekārtu, ar kādu mēriekārtu tas tika mērīts, kādu mēriekārtu bija pēdējais kalibrēta. Tālāk uz testa atskaits ir, vai šī laboratorija ir akreditēta un kad viņi ir akreditēti. Vesela kaudz informācija, kas jums dod pārliecību, ka piegādātājs ir strādājis nopietni sagatavojis, un šādu informāciju normāli ražotāji tieši ar viņu lielās ļoti daudz pat ieliek mājas lapā, jo viņi parāda, man viss ir kārtībā.
Viņi parāda to, man šis iekārts atbilst visām prasībām. Nu, tātad vēlreiz, low voltage direktīva nosaka, kāda var būt veselības un drošības riski. Darbojoties, ir standartā paredzēts, ka maiņspriegumam obligāti viņš jāveic no 50 līdz 1000 voltu maiņspriegumam un līdzspriegumam no 75 līdz 1500. Elektromagnētiskā sadarība. Elektromagnētisko sadarību mēs testējam faktiski 4 veidos. Mēs testējam, ko pati iekārta, kāds traucējums rada. Tad mēs testējam, ka mēs uz iekārtas padodam traucējums, vai šī iekārta ir noturīga pret tiem traucējumiem, jo, kā jau mēs sākumā parādīju sev zīmējumos, no blakus iekārtām arī nāks traucējumi. Ja? Un tālāk mēs skatāmies arī, kas pa tīklu notiek. Kas notiek, vai viņa pati padod kādu spriegumu tīklā, vai pēkšņi no sinusoīdas netaisa kvadrāts. Ja? Un kas notiek, ja blakus kāds tiešām ieslēdz urbi, ja? Vai arī šī iekārta izturēs šos traucējumus. Nu, vēl papildus mēs pārbaudām arī tā saucamo elektrostatiskos pārbaudi. Tas ir, ka jūs varētu iet garām ar vilnas džemperu, būt statisks pārlecis, var radīties arī izlāde, ja, vai arī, teiksim, zibeņu izlāde tīklā, ja, vai arī pret šīm lietām viņi ir traucējumi un noturīgi. Nu, un visbeidzot ieteikums. Ja jūs gatavojat dokumentāciju iepirkumiem, prasiet tātad atbilstības deklarāciju gan no ražotāja, gan no eksportētāja, gan no paša pretendenta, lai viņi visu apliecina, kā atbilst. Ja? Tālāk šos testu atskaits, lai iesniedz, un paredzēt obligāti nolikumā, ka jums ir tiesības uzvarētāji ņemt un pārtestēt. Jo, protams, lielie akreditētie testi ir dārgi, bet ir laboratorijas piedāvā tādu saucamos primāros testus, kas maksā tikai 300 eiro, un 300 eiro jums dod pārliecību, atbilst šī iekārta, ja, jūsu prasībām. Ja viņam ir pretenzijas, tā nevar būt, kas ir, viņš var iet ar jebkuru pārtestēt šo iekārtu uz jebkurā Eiropā akreditētu laboratoriju. Jo, kā es teicu, Eiropa prasa visu caurspīdīgumu šajos dokumentācijā. Visas laboratorijas uzrāda testa atskaitēs, kā mēs saslēdzam, ar kādu mēru aparatūru mērījam, pēc kādiem standartiem, ja, un līdz ar to, jebkurā mirklī tas var tā citā laboratorijā to atkārtot, un tam ir viss jāsakrīt. Ja jautājumi, jebkurā laikā jūs varat mūs atrast līdz un veikt konsultāciju. Mums šīs konsultācijas ir bez maksas. Laipni lūdzam. Jā. Vai kādi jautājumi?